Un 15. oktobris ir sevišķa diena, jo visā Eiropā tā ir krūts veselības diena. Un tas nav nejauši izvēlēts ne mēnesis, ne diena, jo mēs zinām, ka arī Latvijā onkoloģiskā saslimšana, piena dziedzera vēzis sievietēm rada vislielāko apdraudējumu no visiem vēžiem. Un nevēlt no 2009. gada arī valsts programma ir izveidota, lai būtu dota iespēja katrai sievietei reiz 2 gados aiziet un pārbaudīt savu krūts veselību. Taču, diemžēl, mums ir jāsaka, ka nevienmēr izdodas tas, ko mēs gaidām no šīm pārbaudēm. Un, diemžēl, vairāk par 3. daļu mēs neesam spējuši uz šīm valsts apmaksātajām pārbaudēm dabūt. Labākie rādītāji bija starp 30 un 40%. Man liekas, ka vislabākais bija 38%. Faktiski to, ko mums uzrāda vēža reģistrs, pašreiz mums ir vairāk nekā 70 000 onkoloģisko pacientu, kas ir dzīvi, kas ir veseli. Un jāatzīmē, ka no viņiem vairāk nekā 20% ir krūts vēža pacients. Un tas faktiski norāda, ka šī diagnoze ir ārstējama, šo diagnozi var dzīvot gadu desmitus un būt noderīga gan ģimenei, gan sabiedrībai. Attiecīgi, ja mēs runājam par saslimstību un mirstību, ja par gadījumu skaitu ik gadu, tad faktiski vīriešiem šie saslimstības rādītāji bija nedaudz zemāk nekā sievietēm, bet mirstība bija daudz augstāk, ko lielā mērā nosaka tas, ka vīriešiem ir samērā daudz šis plaušvēzis, kas faktiski tiek uzskatīti par fatālu diagnozi. Un pagājušais gads bija pirmais, kad plaušvēzi apsteidz prostatas vēzis biežuma ziņā. Rehabilitācija krūts vēža gadījumā noteikti būtu dalāma 2 lielās grupās. Tāpat kā miesa nav šķirama no dvēseles, tā arī rehabilitācijā ir miesas rehabilitācija un dvēseles rehabilitācija. Par miesas rehabilitāciju jau mans kolēģis runāja par to, ka ir iespējams veikt šīs skaistās rekonstruktīvās operācijas, kas, protams, uzlabo. Ir vēl viena lieta, par kuru mēs varbūt retāk runājam. Tiešām fantastiski, ka valsts var nodrošināt visām sievietēm, kam tas nepieciešams, ārējās protēzes un psihoemocionālā rehabilitācija. Tas ir ļoti, ļoti smags uzdevums, jo katrs gadījums ir dziļi individuāls. Šeit ir ārkārtīgi svarīgi saprast ne tikai to, ko šī slimība ir nodarījuši šai sievietei, bet ko arī ģimene, sabiedrība viņai varbūt joprojām dara pāri, un varbūt dažkārt šī palīdzība vairāk ir vajadzīga tieši šādā aspektā. Mēs esam sapratuši, ka nepietiek tikai un vienīgi ar rehabilitācijas nometnēm, ko mēs tagad jau ieviesīsim, jau nākamgad būs 6. gads, un es varu pilnīgi droši pateikt, ka mums būs līdzekļi šīm 3 nometnēm, kas nākamgad ir paredzēts un aiznākamgad arī 3, jo mēs paralēli līdzekļu vākšanai arī ļoti aktīvi rakstām projektus un mēģinām piesaistīt citus līdzekļus. Jo šobrīd pilnīgi visus līdzekļus mēs vēlamies novirzīt uz Dignājas muižas atjaunošanu, kur mēs esam, tas tiešām izklausās pēc diezgan lielas spirināšanās, nolēmuši izveidot rehabilitācijas centru, kur varētu visu gadu garumā notikt šī rehabilitācijas kursa. Iedvesmo dzīvei!